Ir vairāk jautājumu, ko mēs gribam šajā reizē diskusijā izrunāt, un tie ir, kāda ir galvenie digitālās pratības izaicinājumi šobrīd, kas tad ir tas, ar ko jūs redzat, ka ļaudis cīnās gan pakalpojumu sniedzēja, gan saņēmēja pusē, kā nodrošināt, ka cilvēki, kuriem trūkst tās digitālās prasmes, var saņemt pakalpojumus. Tad mums bija varbūt runa par ļoti konkrētiem risinājumiem, un varbūt stāsts arī par tādu stratēģijas līmeņa kaut kādām kustībām. Tad arī kā digitālos pakalpojumus padarīt pieejamākus, varbūt ar esošajiem strādājot, ir kaut kas, ko mēs varam darīt. Digitālo pakalpojumu sociālā funkcija, mēs jau to pieminējām, jo visbiežāk, piemēram, Latvijas pasta gadījumā var ļoti labi just, ka Latvijas pasta, ja tā var teikt, galvenais pasūtītājs valsts pusē gribētu, lai Latvijas pasta ir katrā ciemā un nodrošina iespēju papļāpāt. Tā reizēm tāda sajūta ir. Un tad vēl arī kādas ir galvenās problēmas un risinājumi šajā ziņā, runājot par to pašu sociālo funkciju. Jo nav jau grūti nodrošināt sociālo funkciju, jautājums, kas par to maksās. Lūk, par iepriekš dzirdēto. Varbūt katram ir, nezinu, kādi pāris teikumi, kas tad ir tas, ko mēs līdz šim esam izrunājuši, runājot par digitālo pratību kā priekšnosacījumu pakalpojumu pieejamībai. Kas ir tās pārdomas, ko klausoties iepriekšējos runātājos, kas jums nāca prātā? Uģi? Jā. Kad laiku atpakaļ strādājot pakalpojumu attīstības plānošanā, mēs un kolēģi domājām, ka tā digitāla transformācija, viņa kaut kad beigsies. Būs un miers. Jā, pakalpojums digitalizēsim un būs miers. Šodienas situācija rāda, ka digitāla transformācija nebeigsies nekad. Tehnoloģijas arvien atjaunojās mūsu pieredzes, mūsu prasmes, mūsu izpratne par labu pakalpojumu. Un līdzi jāmainās gan pakalpojumu sniedzējiem, gan pakalpojumu ņēmējiem. Ir tāds teiciens, ka pakalpojumu sniedzēja stiprā puse ir pakalpojumu ņēmējs, klients. Jo stiprāks būs tavs klients, jo tu būsi labāks pakalpojumu sniedzējs. Un tas nozīmē, ka arī digitālās prasmes būs jāpapildina faktiski mūžīgi. Jā. Mēs tagad runājam, ir kaut kādas pamatprasmes, kuras mēs iemācāmies. Labi, mēs tiekam soli tālāk, bet ir jaunas tehnoloģijas, tas pats mākslīgais intelekts, mums atkal vajag jaunas prasmes un atkal iet uz priekšu. Un tad diskusijās izskanēja, vai patiesi mums ir jānonāk situācijā, ka katrs viens Latvijas sabiedrības dalībnieks ir tik digitāls, ka viņš var iztikt bez palīdzības. Un droši vien, ka tā atbilde ir, ka nē, ka šo te klātienes atbalstu mums vajadzēs vienmēr. Šo paturot prātā, tad tā mūsu ministrijas atbilde ir šis te vienotais klientu centra tīkls, ko kolēģi runāja, ar kuru mēs veidojam šo pāreju no fiziskās vides priekš tiem ļaudīm, kuriem fiziskā vide faktiski ir vienīgā pieejamā, uz digitālo vidi, kas neizbēgami kļūst par vienīgo pieejamo valsts un arī komerc pakalpojumu sniedzējiem, jo, diemžēl, efektivitāte to prasa, ja, kad digitālā veidā pakalpojumi tiek piedāvāti un sniegti, un tad vienkārši vajag to tiltiņu no analogās uz digitālo. Bet tas nozīmē, ka tomēr tajā pakalpojumu sniedzēja pusē vajadzēs rūpēties, lai visi pakalpojumu sniedzēji ir digitāli prasmīgi un spēj palīdzēt tiem pakalpojumu saņēmējiem, kas nav digitāli prasmīgi. Visdrīzāk tas būs tāds savu veidu sociālais līgums, tāds sociālais taisnīgums, ka ja mēs kā pakalpojumu sniedzējs ceļam savu efektivitāti uz digitalizācijas rēķinu, tad mums arī katram ir mazliet jāparūpējās par pakalpojumu lietotāju to, kurš digitāli nevar. Vai neprot, vai ar tehnoloģijām ir grūti. Un, lai mēs nenonāktu katrs mēs pats tajā situācijā, kurā, kā pasakā, tur stāstīja, ka tas dēls vecīt ved uz mežu, ja, un tā, visdrīzāk mums ir jau strateģiski jāplāno, ka vienmēr var būt tāda situācija, kur šis klātienes atbalsts, varbūt tas ir padoms, varbūt tas ir tiešām praktiski kaut ko izpildīt manā vietā, bet šīs atbalsts būs vajadzīgs. Paldies. Dace?
Jā, sveicināti visi. Sākumā gribu teikt lielu paldies Svetbank un ZZ Dats par šo burvīgo pasākumu. Jau 11 gadus ir šis pasākums, kur, man liekas, katru gadu jau gada sākumā pašvaldību darbinieki atzīmē savā kalendārā un ieplāno, ka rudenī būs šis brauciens uz Svetbank centrālo ēku. Patiešām gods būt šeit. Un runājot par šo tēmu, digitālā pratība un kāds tas arī ir kopā vispār ar pastu, es piekrītu tam, kad būs sabiedrības daļa, kurai būs šis atbalsts nepieciešams. Būs sabiedrības daļa, kam būs šis atbalsts nepieciešams arī turpmāk. Un mēs varam savā pusē visu kaut ko digitalizēt, bet būs šie iedzīvotājiem, kuriem viņi nespēja vienkārši nespēja fiziski apgūt šos te pakalpojumus. Un tas, ko mēs arī redzam savā pusē Latvijas pastā, mums vispār tāda ļoti interesanta situācija ir, jo mums ir viena klientu daļa, kas ir ar šo te digitālo pratību uz tu un pat tuvāk, kas ir ļoti, ļoti aktīvi, kas ikdienā praktiski viņiem nav vajadzīga šī kaut kāda sociālais atbalsts parunāt ar pasta darbinieku. Viņi ir ļoti pašpietiekami, viņi visu dara attālinātajās šajās ierīcēs. Viņi iepērks pie e-komercijas tirgotājiem, pasūta sūtījumus arī no Ķīnas, no AliExpress. Un šī te iedzīvotāja daļa ir ļoti, ļoti prasīga pret mums. Un viņi pret mums ir ļoti, ļoti pret Latvijas pastu prasīga. Viņiem nekad nav labi, viņiem vajag vēl kaut ko jaunāku, modernāku, vēl pieejamāku. Un paldies viņiem, kas šo ikdienā mums min, līdz ar to arī mēs savā pusē mainamies. Un tad ir šī te otrā iedzīvotāja daļa, kas nav ar šo te digitālo pratību uz tu, viņi ir ar šo te digitālo pratību uz jūs. Un šī ir tā sabiedrības daļa, kas kaut kāda apsvēruma dēļ, iespējams, viņi kādreiz arī bijuši kādā no Latvijas komercbankām apkalpojušies, ir, teikt, arī pašvaldības ir devušas šo savu ieguldījumu šajos iedzīvotājos, jo es pati zinu, ka komercbanka šos iedzīvotājus ir pat ne tikai vienu, bet vairākas reizes ņēmuši pie rokas, veduši pie internetbankas kioska un mācījuši, tā ir pele, tā ir klaviatūra, tas ir monitors un patiešām liels paldies par to, bet ir iedzīvotāji, kas tomēr nav. Nevar viņu to apgūt, jā. Un tad ir šeit arī šie te pasta pakalpojumi, jā, kas šiem iedzīvotājiem liekas ērti. Viņi ir izvēlējušies nākt ar pastu kopsolī, un mēs šos te pakalpojumus arī skatāmies, kā mēs varam vēl pieejamākus viņiem padarīt šiem iedzīvotājiem. Kaut vai tas pats pasniegs mājās izbraukums uz dzīves vietu. Kāda vispār ir sajūta šobrīd runājot par jūsu īpašnieku, uzraugošajām iestādēm un ieinteresētajām pusēm? Vai tiek sagaidīts, ka Latvijas pasts digitalizēsies un tomēr arī vilks līdzi tajā digitalizācijā savu pakalpojumu saņēmējus, vai tomēr no Latvijas pasta tiek sagaidīts, ka tomēr tas būs vienmēr fiziskā formā un nodrošinās kādu konkrētu vietu, uz kurien jādod? Nē, mums, protams, ir arī jādigitalizējas, jā, jo, kā jau arī šeit izskanēja, paudzes mainās, un tas ir dabīgi. Un, ja mēs nedigitalizēsimies un balstīsim savus jaunos pakalpojumus, lai tie būtu fiziski tikai saņemami pasta iestādēs vai arī dzīves vietā, tad tur nekas nebūs, jā, labs sagaidāms galu galā. Protams, mums ir jādigitalizējas, bet tajā pašā laikā mēs nedrīkstam aizmirst par šo te klientu daļu, kas nevar digitalizēties, jā, kam nav šī digitālā pratība un kas vēlas klātienē saņemt šos te pakalpojumus. Bet mēs arī redzam katru gadu, kad samazinās šī iedzīvotāju daļa, protams, jā. Vai tie ir tie paši iedzīvotāji, kas vienkārši apgūst pratības, ja samazinās vienkārši iedzīvotāju skaits, kuram bija šīs problēmas ar digitālajām prasmēm? Es teikšu gan. Gan, jā. Ir arī, protams, daudziem arī šie te bērni varbūt nāk palīgā, jā, ir arī kaimiņi, kas ir apguvuši šo te digitālo pratību un prot pats veikt šos te maksājumus attālināti un palīdz arī savam vienam, otram, trešajam kaimiņam, tā teikt, kopīgi padzert tēju, atver vaļā datoru un viss samaksā savus maksājumus. Digitālai vakari, jā? Jā, digitālai vakari, jā, tieši tā, jā. Kas to zina? Jā, dotajā brīdī pasniegs brauc uz šo te dzīves vietu, un tas iedzīvotājs, jā, atnāk pacienā pasniegu ar tēju, pasniegs viņa vietā apmaksā šos te maksājumus, jā, bet, kas to zina? Varbūt pēc 3-4 gadiem būs otrādāk, pasniegs atbrauks un atvedīs datoru, un iedzīvotājs sēdēs pie datora un pats maksās, un pasniegs būs kā konsultants, jā, un pasniegs dars tēju, jā, un vienkārši socializēsies.
Labi, paldies, Dats. Ilze, klausoties iepriekšējās runas un runājot par to digitālo pratību, kas ir galvenie izaicinājumi? Es sēdēju un klausījos un domāju, ko vēl varētu darīt varbūt valsts pusē, lai, teiksim, palīdzētu arī pašvaldībās tiem klientu centriem darboties. Un tad ir vairākas lietas, kas man nāk prātā. Viena no tām, manuprāt, mēs tomēr tur, kur ir valsts iestādes, mēs pa maz datu apmaiņu izmantojam. Proti, ir jautājums, vai pakalpojumi varētu būt vienkāršāki. Ja, teiksim, mēs divreiz neprasam tam cilvēkam tādus kaut kādus datus, ko viņš jau kaut kādai vienai iestādē jau ir iedevis. Ar to noteikti valsts varētu labāk sadarboties, un tomēr tas palīdzētu arī gala beigās to pakalpojumu vienkāršot. Tad faktiski samazināt nepieciešamo pakalpojumu skaitu. Attiecīgi samazināt izaicinājumus. Jā, tie ir tie datu lauki, apmaiņa ar datu, teiksim, kopām, kas kā tāds projekts jau arī ir valsts pusē. Un tur es domāju, ka varētu pakalpojumi kļūt vienkāršāk. Un otrs aspekts ir, mēs tā kā runājam pakalpojumus, bet tas pakalpojums ietver sevī procesu. Un process ir izveidots pēc tā, kā ir sagatavot normatīvi akti. Tie ir kaut kādi likumi, kaut kādi kabineta noteikumi. Un mēs nesasaistam to rīcību kopā, ka ir jāmaina normatīvie akti, lai vienkāršotu gan procesu, gan pašu pakalpojumu. Bet vai valstī ir tāds, ja tā var teikt, kapacitāte tāda, lai to izdarītu? Vai nav tā, ka valsts teikt, ziniet, ko tieciet galā lūdzu ar prasmēm, jo mēs ar šito netiekam galā? Kāda tā sajūta? Tad acīm redzot, ir tā vieta, mums ir katra, teiksim, noteikti iestāde ir pakalpojumu turētājs. Un ir kabineta noteikumi, kas pasaka, kam būtu jābūt tajā pakalpojumā. Pieturamies pie tā, kas ir klientam viņa kurpēs ērtāk, vienkāršāk, pirmkārt jau netaisam viņu sarežģītu. Un es vienmēr esmu arī teikusi, kur ir šajā ziņā mums ir tā, tad, kas skaņo kaut kādu to pakalpojumu, jābūt ir vienam, kas pasaka to, es uzskatu, ka tas ir varams vienmēr bijis, ja? Vai arī valsts tagad viedā aģentūra, ja viņiem ir jādod daudz lielāks pilnvars. Un principā tas būtu jāakceptē arī politiski, jo ir kādam jākontrolē, vai tas ir pietiekami vienkārši un ērti klientam. Tātad pilnvaras darīt ko? Pārbaudīt šo pakalpojumu turētāju izstrādātos digitālos pakalpojumus un pateikt, nē, tas ir par sarežģītu, tas nestrādās, cilvēks to nesapratīs, šito viņš neuztvers. Ja? Tādā veidā ar kaut ko ir jāsāk. Jo, kas ir ļoti svarīgi pie tās digitālās prasības, pratības, ja, ka iedomājieties tādu klientu, kurš labi, es pamēģināšu, es tagad sākšu, es tagad kaut ko pamēģinu, un viņš uz tā sarežģītā, nesaprotamā pakalpojuma, vai tur ir teksts nesaprotams, kaut kāda datu lauka, viņš iegūst absolūti negatīvu pieredzi, un viņš saka, nē, es vairs nekad mūžā nemaz man neprasiet, lai es kaut ko vispār tur varētu izmantot. Ja? Un arī tā ikdiena, ja? Es domāju, ka tie, kas saprot no tiem digitāliem pakalpojumiem kaut ko vairāk, arī tur, kur mēs ejam un redzam, nē, šitas nav adekvāti, nav atbilstoši, acīm redzot, ir tā kaut kāda pilsoniskā atbildība, ja, ir jāsaka vai jāiebilst, vai kaut kur ir jāpieziņo, ja. Klienta, teiksim, mums bankā ir tāda kārtība, ja klients izsaka kaut ko labu vai kaut ko sliktu, viņa viedoklis obligāti ir jāpiefiksē. Cik es esmu saskārusi, ja, tas tiek reportēts, tiek ziņots, tiek nodots produktu īpašniekam. Kāpēc ir tāda pretenzija? Cik es esmu saskārusies ar to, ka es zvanu un saku vai iebilstu, tas nekur netiek piereportēts, ja, vai tas ir ieņēmuma dienests vai kāda cita vieta. Ja. Tā pavisam nesen ar to digitālo es padalīšos ar to pieredzi. Ja. Stradiņas slimnīca vai piesakoties, kur ir tagad e-pieraksts, ja, ļoti labi, tur viss nostrādā.
un es tagad atnāku uz to savu laiku pie acu daktera, un man iedod priekšā lapiņu ar kaut kādu zīmodziņu, ka es piekrītu maksas pakalpojumam. Un es nesaprotu, ko man tagad vispār prasa. Es esmu caur e-pierakstu pieteikusies, tas viss ļoti kā pakalpojums ļoti labi. Un šī lapiņa man sabojā visu, ko vien viņi var sabojāt attiecībā uz to. Es nesaprotu, es pie tā daktera tāpat netiek, kamēr es neesmu samaksājusi. Un es iebildu, es teicu, es saku, kas tā pa lapiņu, ko jūs tagad no manis gribat. Es esmu pieteikusies caur e-pierakstu, bet es taču netikšu pie tā daktera, kamēr es nesamaksāšu. Es jums maksāšu ar bankas to karti. Kas tā pa lapiņu tagad ir? Un pie tam vēl tur ir viens maziņš zīmodziņš, netur kaut kādu rekvizītu, un man jāparakstās. Es teicu, tukšu lapu es neparakstīšu. Ja? Un kā jūs redzat, es tagad izstāstīju to jums, un es tagad ar to pilsonisko kaut kādu arī es atradīšu laiku, un uzrakstīšu, ka šis nav ok. Vai tā doma ir tāda, ka tur vienkārši kāds ir aizmirsis attiecīgajā pieteikuma formā elektroniskajā vienu lodziņu pierakstīt klāt, kurā vajadzēja atķeksēties, ka es piekrītu maksāt? Iespējams tā, bet es nesaprotu, vai tur vispār ir jābūt tai piekrišanai. To es vēl padomāšu. Bet kas bija interesants ar to pierakstu, ka bija iztrūkta, nebija tāda sadaļa tieši, kur ir jāierodās. Un tas no tā e-pakalpojuma bija ļoti svarīgi, jo es pēc tam tērēju vēl laiku un rakstīju e-pastu, kur man lūdzu ir jābūt. Par cik tās mājas tur ir ļoti daudz, ja. Tā kā, un es atradīšu tam laiku, veltīšu un ar to pilsonisko atbildību vai kvalitātes vadībai vai kaut kam es to uzrakstīšu, ja, un nosūtīšu. Vai no tā kaut kas mainīsies, es nezinu, bet es ļoti ceru. Un vismaz tad, kad es tur iebildu, tad cilvēki klausās un skatās arī, ja? Bet nevajag to uztvert, ka tas ir kaut kas jocīgs, kaut kāda sieviete ir kaut ko jocīgi, viņai kaut kas nepatīk, ja? Kaut kas ir ne tā, ja? No rīta. Paldies, ka tu vērsies pie vaininiekiem, nevis pēc tam mājnieku dabū bietē par to. Nē, es domāju, ka vienkārši nav jābaidās būt dīvainiem vai citādiem ar to, ka mēs iebilstam un prasam labāku pakalpojumu, labāku attieksmi un arī norādam tur, kur to var pilnveidot. Var sakot, tad, ka pakalpojumu saņēmējs jūtas kā tāds pamuļķis, kas kaut ko nesaprot, var gadīties, ka tā tomēr nav viņa prasmju vaina, bet kāds ir vienkārši uztaisījis draņķīgu dizainu. Tieši tā. Labi, paldies. Baiba, vai tev šajā visā ir palicis vēl ko teikt, jo tomēr tava uzruna bija tieši par šiem galvenajiem jautājumiem, kas ir tie galvenie izaicinājumi, bet man arī ir ļoti konkrēti jautājumi, Baiba, tev. Tā kā... Man ir 2 komentāri, jā. Pārdomājot tiešām par senioriem vai ikvienu iedzīvotāju, ja viņam nav interesi par to digitālo pakalpojumu, viņš nekad to negribēs apgūt. Ja viņam ir interese veikt norēķinu par rēķinu un viņam jāapgūst internetbankas rīks, tad es domāju, ka viņu apgūs un kaut kā attiecīgi to iedzīvinās. Ja viņam arī būs nepieciešams e-pasts, tāpēc, ka viņam tad attiecīgi būs tas vai šis, pieņem, kad arī jā. Un tad jautājums par digitālo pratību, cik augstā mērā mēs par to runājam attiecībā uz klientu, ja? Un kur to segment. Tā es tā pārdomāju, ja tādā lauka reģionā, ja kaut kur ir tādi cilvēki, ko tad viņam mēs varētu likt darīt. Ja viņam dzīvē tas neinteresē, nevajag, viņš nekad to, manuprāt. Mēs taču arī dzīvē. Ja mums to nevajag, tad mēs to varbūt pat īsti ne. To, ja mēs strādājam, esam darbā, ja mums jāapkāpo klienti, tas ir cits jautājums. Bet es pat varu iztēloties, kāpēc man, piemēram, neinteresētu. Jo es ļoti labi atceros tos laikus, kad es gāju stāvēt rindā Latvijas gāzē, tur varēja pačalot. Tad es gāju rindā stāvēt Latvenergo ar savu grāmatiņu. Tad nam pārvaldē bija ļoti interesanta publika. Tātad faktiski, lai kur tu dotos, bija diezgan interesanti. Un tagad tev vienmēr izaicinājums. Vienā rēķinā, un kurš turklāt apmaksājas automātiski, tāpēc, ka ir līgums ar banku. Vispār sociālā dzīve beigusies ir. Jā, un vēl papildinot Ilzes, pilnībā piekrītu, mums pietrūkst par maz varbūt tā sadarbības partneri, ja tā var teikt, valsts, un arī valstī ir daudz dažādas iestādes, daudz dažādas platformas,
kur šī digitālā pratība vajadzīga, kur tu vari internetu vidē veikt kaut kādu pakalpojumu un iesniegt, tad tiešām tā skats no malas ar klienta acīm, pat arī es pieņemu digitāli, kas jau ir pratēji, jā, apskatot vienu vai otru pakalpojumu, kas viņam ir, ko viņš varētu veikt digitāli, viņš to nespēja. Jā. Mums ir ienākuši diezgan daudz jautājumu arī Slido. Atgādinu, jūs varat balsot lūdzu par Slido jautājumiem, tad mēs zinām, kur ir svarīgākie. Palūkojamies lūdzu, kas tur ir. Un vienu no jautājumu uzreiz Baibai gribu pajautāt, lūdzu konkrētāk par nekustamā īpašuma nodokļu maksāšanas paziņojumu elektronisko nosūtīšanu uz klientu e-pastiem. Kāda ir tā Latvijas pasta loma šajā procesā? Ko jūs ar to domājāt? Domājam to, ka ar 1. janvāra Latvijas pastam izcenojumi būs dārgāki, būtiski dārgāki. Mēs arī kā atbildīgs saimnieks skatāmies, kā tērēsim budžetu. Un tā sadaļa arī ir diezgan liela, tāpēc mēs pārunājot ar pagastu pārvaldēm, ar bibliotekāriem, ar klientu apkalpošanas centriem, esam pārdomājuši, izstrādājuši veidlapas, jā, un mēģinām klientus uzrunāt un aicināt, ka, hei, varbūt var uz e-pastu, mēs tev vēl visu kaut kādu informāciju aizsūtīsim. Kāda ir atsaucība? Es teiktu pozitīvi. Tiešām es ar to dalos, tāpēc, kad mēs izdomājam pilnu to procesu schēmu, kā viņai būtu, jā, nevis vienkārši mēs kā rīkojam, tagad darīsim to, un tev tas būs jādara, bet tiešām pārdomāt, kā mēs to varam realizēt. Bet vai nav tā, ka iedzīvotājs saka, tā ir jūsu problēma, es par to tāpat nemaksāju? Kā uzrunā? Es domāju, tas arī ir komunikācijas jautājums, kā mēs klientu uzrunājam, kā mēs viņam tomēr sakam un mākam pārliecināt, ka gan jau tev tas e-pasts kaut kādā brīdī noderēs. Un ja viņš saka, man mājās nav datora un man ir podziņa telefons, pieņemsim, ja? Tad viņam arī var teikt, nāc uz bibliotēku, kad tev būs tas rēķins, atvērsim un izdrukāsim. Dats, tuliņ Dats. Ja? Bet pirms tam vēl jautājums ir par tām adresēm. Kad varam nodrošināt, ka juridiskās personas izpildīja obligāto pienākumu lietot e-adresi, vai var apgalvot, ka visas juridiskās personas ir tikušas galā ar e-adreses lietošanu, līdz ar to gatavi tam 1. janvārim ar pašvaldībām apmainīties ar e-rēķiniem? Kāda ir situācija šobrīd? Man precīzi nebūs, tad man klienta apkalpošanā jāprasa kolēģiem. Es pieņemu, ka mums pilnībā vēl nav arī šis te ieviesies. Pareizi Daini saka, jā, iet grūti, tiešām iet grūti. Varbūt Uģim ir kāds komentārs par to? Jā, visdrīzāk, bet pilnīgi noteikti vēl ir tālu līdz tam, lai tie, kam būtu obligāta e-adreses lietošana, viņi lietotu. Un tas, protams, ir mūsu kopīgs izaicinājums. Un likums jau visu kaut ko var noteikt, ja, bet likuma ievērošana ir dažkārt arī tā kopējā mūsu attieksmes jautājums. Vai ne? Un te es arī, izmantojot izdevību, gribu lūgt arī pašvaldību darbinieks, kas strādā ar šiem te uzņēmumiem, atgādināt, ka šis pienākums ir jāpilda. Protams, ir kaut kādas iniciatīvas, piemēram, no nākamā gada un vēl vairāk no 26. gada, ja, šī te elektronisko rēķinu ieviešana notiks, ja, uzņēmējdarbības vidē, kur šī te e-adrese būs kā viens no 3 kanāliem, bet tomēr viens no 3 ar savām papildus priekšrocībām saziņā ar ieņēmumu dienestu. Tā kā no valsts puses mēģinām darīt visu, lai šo te oficiālo saziņu padarītu tādu vienveidīgu vai pa vienu ceļu. Ja? Jo šobrīd, diemžēl, mums tās prakses ir tādas, ka tie ceļi ir tur ļoti daudz. Un katrs mēģina kaut kādu savu taciņu iemīt. Un protams, arī iedzīvotāju e-adrešu izveidē vēl ir daudz, kas jādara, un noteikti ir prātīgi un pareizi aicināt cilvēkus šos e-adreses izveidot, jo tas atkal atver universālu kanālu, universālu saziņas veidu, jebkurai sarakstē ar valsts pārvaldi. Starp citu, varbūt izmantojot iespēju, piedodiet, lūdzu, ka es gribu izmantot privātām vajadzībām. Es arī uztaisīju to e-adresi un vairs neatceros nekādu viņa bija, nekur viņu tagad meklēt. Kā man varētu lūdzu palīdzēt? Ļoti vienkārši. www.latvija.gov.lv Jā. Ikoniņa vai uzrakstīņš e-adrese, un tur viss ir. Kas tur ir? Visa sarakste jums. Aha. Un jūs varat rakstīt jebkurai iestādē. Aha. Un tur tad, principā, tā ir tā vieta, kur es eju to e-pastu lasīt un rakstīt? Jā. Ok.
Galvenais šķērslis šobrīd pašvaldību e-pakalpojumu sniegšanai ir sarežģītais portāls latvija.lv. Vai plānojat tuvākajā laikā to vienkāršot? Tas būtu varam jautājums, bet varbūt, ka Uģi tev ir atbild uz šo. Jā, portāls jau ir nemitīgā pilnveidē, jā, kā es teicu. Vienmēr mēs gribam kaut ko foršāku un labāku, un te man jāpiekrīt pastu kolēģiem, ka jo vairāk mēs no mūsu pakalpojums nezinu prasīsim, jo labāks tas rezultāts būs. Jā. Tā kā... Labi, Dace. Jā. Tu visu laiku kaut ko gribēji teikt. Jā, gribēju atbildēt uz šo te Baibas komentāru par to, ka pasts maina cenrādi. Jā, tā ir. Un mums ir prieks, ka varbūt pamainot savu cenrādi savā pusē, savā ziņā arī jūs savā pusē beidzot izdarīt to mājas darbu, ko varējāt izdarīt jau 5 un 6 gadus atpakaļ. Un šos te tiešām sazināties ar iedzīvotājiem, un viņi varbūt jau bija sen jau gatavi migrēt, jā, un saņemt šo te nekustamā īpašuma paziņojumu vai kādus citus šos te paziņojumus e-pastā, un jūs būtu ietaupījuši savā pusē līdzekļus. Bet runājot par šo te cenrādi, mēs arī kā atbildīgs mājas saimnieks, protams, pārskatām šīs te cenas, un to arī, man liekas, dara arī kura pašvaldība dotajā brīdī arī plāno nākamā gada savu budžetu, arī mums prasa, kādas būs nākamajā gadā šīs te cenas. Tāpat arī mūsu sadarbības partneri pārskata šīs te cenas un iesniedz mums šos te savus jaunos piedāvājumus. Un atzīšu, ka pastā ir pat pakalpojumi, kuri nav pārskatīti šīs cenas 5 un vairāk gadus. Jā? Un kad tad pārskatīt? Kaut kad jau tas viss ir jāskārto tā sava iekšējā virtuve. Un, to mēs arī dotajā brīdī darām. Jā, tās cenu pozīcijas, protams, mums ir daudz, vairāk kā 22,000 tarifu pozīcijas, bet tajā pat laikā no šīm te visām 22,000 tarifu pozīcijām 12,000 pozīcijas pat iet mazliet uz leju, pat var arī ietelpīt. Bet ir kaut kādas pozīcijas, jā, kur pamainās. Bet tas pieaugums nav ļoti liels, jā. Bet kāda vispār jums ir vieta manevriem, ņemot vērā saimniecisko aprēķinu elementāri, kādas ir izmaksas par pakalpojumiem, cik daudz ir pakalpojumu saņēmēju attiecīgi, cik daudz jums vispār ir iespējas manevrēt atbilstoši biznesa interesēm, nevis atbilstoši politiskajām interesēm? Zin kā ir, protams, tā nevis pakalpojuma piemība, bet pakalpojuma klāsts, ko mēs piedāvājam, ja mēs runājam tieši par iekšzemi, kaut kādi iekšzemes sūtījumi vai vēstuļu sūtījumi, no šie te pakalpojumi samazinās. Nav tā, ka tur katru gadu ir pieaugums, tur, teikšu godīgi, tur ir lejupslīde, jā. Un varbūt tā lejupslīde būtu vēl straujāk, ja pašvaldības jau būtu ātrāk griezušās un prasījušas, jā. Bet, protams, ja mēs rēķinām, ja mēs iepriekš vedām to vienu vēstuli, un tā viena vēstule varbūt tur tika kādā ciemā uzreiz 10 mājās piegādāt, jo šobrīd mēs vedam vienā mājā, tas, protams, sadārdzina to visu, un tāpēc arī mums savā pusē ir jāpārskata, lai mēs neejam arī zem pašizmaksas, jo, tomēr, varbūt mums nav tik elastīgi, mēs nevaram šo te cenošanu veikt, kā varbūt privātajā biznesā, jā, bet tomēr mēs skatāmies, jā, lai šis te produkts nebūtu pakalpojums, ko sniedzam zem pašizmaksas. Vai ir digitālās labūtības rokas grāmata, tātad visa digitalizācija ar vienu rokrakstu, jeb tādas saprotamas platformas, kur, piemēram, tas cilvēks ir iemācījies vienu darbību, un tagad ar to darbību viņš ir gatavs visu apstiprināt. Viena no lietām, kas man nāktu prātā, ir ļoti labi darbojas tas pats Smart ID, piemēram, kur tu vari daudzās platformās izmantot. Vai ir kaut kas vēl universālāks? Man ir viens pirkstu nospiedums, un es visur ar to maksāju un pierakstos un apstiprinu. Vai kādam ir kāda pieredze par šo? E-adrese. Labi. E-adrese. Skaidrs. Ja kādam nav e-adrese, lūk jums gatava platforma. Es nezinu par platformu, bet es varbūt padalīšos atkal to mūsu bankas pieredzi, tad, kad ir kaut kādas jaunas lietas ir jāievieš, ir pieminēts. Mēs savā organizācijā aicinājām pieteikties digitālos vēstnešus. Tie, kas ir tad ar tām prasmēm un pratībām, un kas var palīdzēt citiem kolēģiem. Un tad, tas jau bija jau daudz gadus atpakaļ, arī tad, kad visā bankā mēs pārgājām, kad ir tie e-paraksti, vai tagad arī ir e-mobile plaši. Ja, protams, un caur to tie digitālie vēstneši bija
ļoti laba lieta, jo tu zināji, pie kā konkrēti vārds uzvārds, pie kā vērsties. Un viņš tev palīdzēs pirmajā reizē, ja tev vajag arī otrā kaut kas atkal nesanāk, ja, tad, un tāpatās, es domāju, ka to var izmēģināt. Es nezinu, vai būs kaut kas kaut kur rakstīts, bet runājot par to pratību, es gribēju piemetināt vēl to, ka, manuprāt, vienai pašvaldībai vai visām pašvaldībām kopā vai pat arī valstī tas nav pietiekams resurss, lai to digitālo pratību kaut kā arī pamainītu. Un atkal ir vieta sadarbībai ar tiem, kas to varētu darīt labāk. Man šovasar sanāca arī, kas teiksim, arī kaut kur ap 60 gadu vecumu cilvēku saka, es pieteicos tam Tech Girls mācību pasākumam bez maksas. Bez maksas tur ir un ierobežots gan vietu skaits, redzēs, kā ies, jā, bet es priecīgs cilvēks, ka viņš ir izmantojis kaut ko šādu. Jā. Vīrietis vai sieviete? Vīrietis, jā, dakteris, kas pieteicās uz tām mācībām, jā. Un es domāju, baigi labi, bezmaksas uzrunā, Tech Girls arī uzrunā, vai ne? Un kaut ko iemācīties. Es vienkārši baidos, ka viņš nav kļūdījies ar kaut kādu... Nē, jo tur medicīna arī ļoti daudz uz tiem pāriet un ir jāmācās. Un tas rada stresu, ka tu neproti un nemāki. Bet tas ir tādai tikai kā piemērs, ja, ka varbūt ir vairāk jādod tādas iniciatīvas. Es nezinu, vai caur kaut kādā veidā, vai caur kaut kādu arī tur fondu piesaisti projektu sociālo, lai piesakās vairāki, kā teiksim, līdzīgi kā tās Tech Girls. Ja. Viņām tā bija paša iniciatīva, es tā saprotu. Tas ir no jūsu no darbiniekiem? Nē, tas ir pilnīgi ārpus, teiksim, tāds, viņi pareklamē sevi publiskos mēdījos, un, teiksim, gadījās man satikt augustā cilvēku, kas saka, es te reku pieteicos uz to, es, kaut kā redzēs, kā ies. Bet es domāju, ka vienkārši valsts vai pašvaldība visi, restīvi tikai valsts vai pašvaldība nespēs nodrošināt līdzekļus un arī saorganizēt to digitālo pratību kaut kādu pilnveidošanu. Labi. Un tur ir vieta dot iespēju darīt kādam citam no malas, kas to var un spēja labāk. Varbūt viņi piesaista kaut kādas, es nezinu, kur Eiropas mērogā kaut kādiem projektiem. Bet šajā gadījumā stāsti par to, ka cilvēkam jābūt pašam ieinteresētam. Jautājums Baibai. Kā panākat, lai iedzīvotājs uzraksta piekrišanu nekustamā īpašuma nodokļu paziņojumu saņemšanai e-pastā? Un tas ir jautājums arī visiem pārējiem. Tātad, kā mēs panākam, ja, piemēram, cilvēkam nav tās iniciatīvas? Kas tad ir tā nianse, kā jūs runājat ar tiem cilvēkiem? Jo tur naudiskā izteiksmē nekāda iegūma nav. Viņam papildus jāiespringst, tā viņam vienkārši atnāca tur vēstulīt un viss kārtībā. Es pat personīgi to neesmu veikusi, un neesmu konkrēti pajautājusi kolēģiem, bet es pieņemu, ka tiek radīta tā interese tādā izpratnē, ka iespējams, ka tu varēsi vēl kādu rēķinu šādā veidā saņemt elektroniski, kur tev varbūt, nezinu, nama pārvaldnieks tagad tev paskastītē met, varbūt tev par to arī kaut ko prasa piemaksāt, vai tev pa pastu sūta vēl kāds, piemēram, jā. Un tas, ka tev iespējams, ka tu vari tomēr šādā veidā arī, tiešām kaut vai tik primitīvi, varbūt kādam tas šķiet, bet tomēr tu to informāciju vari no pašvaldības saņemt. Ja? Arī mēs pārskatām to iespēju, kad mēs arī šo te avīzi varētu šādā veidā arī uz e-pastiem sūtīt, kas ir digitāli sagatavot, ne tikai mājaslapā. Ne visi iet mājaslapā, citi ar uzskat, ka viņi tur ir sarežģīti, grūti atrast. Ja? Tādā veidā ieinteresēt, ka tev tas nebūs lieki. Ka faktiski varētu tos paradumus pamainīt arī tā, ka viņi pāriet uz digitālo informācijas izmantošanu un par to dāvanā saņem iekuram vienkārši vienu iepakojumu. Un tad tā nav problēma. Ja iet pa veikaliem un pa bibliotēkām savāc šīs te avīzes, tad noteikti. Jā, labi. Jautājums atkal no slaido. Lūdzu, padziešam ārā tos, kas ir atbildētie jautājumi. Tad, jā, protams, stāsts ir par to, kas notiek valstī, tad attiecīgi tas notiek arī pašvaldībā, ja cilvēkiem prasa tos papīra dokumentus un skenēt kaut kādus papīrus un sūtīt digitāli, vai tā ir digitalizācija jautājums?
Domāju, ka nē, es arī pievienojos tam, ka mums noteikti vairāk un vairāk ir jāsadarbojas. Man liekas, tas ir atslēgas vārds gan pašvaldībā, gan valsts iestādēs. Jāpārskata, vai tiešām vienu dokumentu, ko izdod viena iestāde, būtu tam cilvēkam uz to iestādi jāiet un jāiesniedz otrai iestādi. Tas joprojām darbojas tieši tā? Tas joprojām tā arī ir. Tiešām galvenais arguments, kāpēc tas joprojām sadarbība, laikam ir tā ieinteresētība, sadarbības kopēja mērķi. Man grūti pat pateikt, jo arī, ko minēja pirms tam, par tām apmācībām un lietām. Paldies Ilzei, es tagad zinu, kad ir digitālie vēstneši. Mēs pie Svetbankas varam griezties, un šādā veidā cilvēks ir apmācīt. Es tiešām nezināju, godīgi saku, ja? Varbūt, nezinu, tur ilgāku laiku pašvaldībā strādāju, zināt, bet es nezināju. Un te ir tā lieta, kur varbūt arī tādām varbūt pašvaldībām kā klientu centriem, ja mēs tagad redzam, ka viņi tomēr vairāk vai mazāk šādi veidojās, kur sniedz arī valsts pakalpojums, kur ir tā platforma, kur vispār varētu, pieņemsim, ja arī kolēģis kāds novēro, klaunu šitā aplikācija vai šāda veida tā veidlapa, kura jāizpild ir galīgi garām, kam es varu pateikt? Jo to jau redz konkrētais tas klienta apkalpošanas speciālists vai klients. Ja? Un tad šādā veidā uzlabot, vai arī otrādi mēs redzam, ka kādam kolēģim kaut kā nevadās ar kādu pakalpojumu, tā kā paskaidrošanu, ieviešanu, kur viņš var viņu vairāk labāk apgūt vai vēl kaut kā. Man ļoti, ļoti interesē, kas šobrīd notiek zālē par apspriedēm. Par ko jūs apspriežaties, lūdzu? To baigi gribētos dzirdēt. Par pusdienām, pacietieties, lūdzu. Ja? Par ko ir apspriedi? Par to, ka viss jau ir labi, bet tad atnāk valsts datu inspekcija un visus savāktos e-pastus aizliedz lietot, jo nav ento parakstu par piekrišanām. Tāpat tās arī ir entās procedūras, kur izrādās, ka neko nedrīkst. To, kas ir normāli, ko biznesa vidē normāli dara, to izrādās, ka pašvaldības nedrīkst. Lūdzu, lūk, viena no problēmām. Visu mēs varētu, bet datu valsts inspekcija. Lūdzu? Ja? To, ko Baiba prasīja, kur sūtīt to, ka, ja redz, ka kaut kas nestrādā, tad valsts kancelē bija tas mazinām birokrātiju. Jā, un tikko Uģis man saka, ka viņi to ir nolikvidējuši. Bet tā ideja tomēr ir laba. Un tas ir kaut kā varētu viņu reanimēt. Jā. Redz, tad tas nestrādā, bet principā te ir tas, ko es minēju, ka kādam ir jābūt ar stipri lielākām pilnvarām un pateikt, nē, tā nebūs. Vai arī jāņem uz masu, jo kamēr jūs katrs atsevišķi darbojaties, tā ir viena lieta, bet tajā brīdī, kad jūs darbojaties kā apvienība, organizācija, asociācija, tajā brīdī vairs tik vienkārši jūs pasūtīt vienu māju tālāk nevar. Tāpēc arī jautājums ir, cik liels ir spiediens. Ja? Jā, labi. Joprojām tas viss karājas gaisā uz mūsu entuziasmu. Cik kura pašvaldība izdarīs, cik konkrētais ierēdnis būs aktīvs vai cik konkrētā organizācija būs aktīva. Bet runājot par tādām lietām, kā mēs varam tos pakalpojumus padarīt pieejamākus. Labi, viena lieta ir par dizainiem, viena lieta par savu aktivitāti, viena lieta, ka mēs varam parādīt cilvēkiem un iemācīt, vai ir vēl kaut kas, ko mēs neesam pieminējuši. Varbūt kādam ir zālē uzreiz ieteikums vai pieredze, kā jūs esat tikuši galā ar digitalizācijas izaicinājumiem, vienalga savā pašvaldībā, piemēram, vai savā iestādē. Ja ir kaut kas, ko mēs vēl neesam šodien šeit dzirdējuši, droši roku gaisā padalieties, lūdzu, arī ar savu pieredzi. Jā, nevar būt. Ir viena pieredze, ko es labprāt pastāstītu par to prasmēm, tiem lietotājiem un lietotāju pieredzi, kas pēdējā laikā nāk prātā. Man pašam bija jāuzraksta nostiprinājuma lūgums zemes grāmatai. Un notārs saka, tu zini, var ietaupīt tos 50 eiro, nenāc pie manis, ej digitāli izdari. Viss kārtībā, ja iekšā forma ir, viss skaisti, un tad ir tāds liels balts lauks, lūgums. Un tad tu domā, ko tur rakstīt? Jā. Es jau neesmu jurists, man tā lietotāja pieredze man nav. Forma ir, poga ir, izdarīt var bez maksas. Pateicoties manam digitālajam draugam ChatGPT, es to nostiprinājumu lūgumu sagatavoju, bet vajadzīgas prasmes lietot citus rīkus.
ChatGPT. Okay. Un maksas versija visticamākais? Bezmaksas. Bezmaksas versijā es vakar arī lietoju. Viņš teica, tad, kad tiks atcelti ierobežojumi, pandēmijas ierobežojumi, tad jūs varēsiet darīt tā un tā. Tad es domāju, bezmaksas versijā, kas ir pēdējais datu ievadīšanas gads. Jā. Lūk, tāds jautājums arī bija tāds, vai ir vēl kaut kas, kā var padarīt pieejamākus šos te esošos rīkus. Jo tas, ko mēs dzirdējām, arī rīki jau mums ir. Mēs esošos rīkus bieži vien neizmantojam, bet visu laiku domājam, kā radīt jaunus. Tātad, vai ir kaut kas, kur mums ir tā rezerve, kur mēs esošos rīkus, piemēram, šis konkrētais rīks, ko notārs ieteica, atsakoties no 50 eiro, vai ne? Ļoti tuvrecīgi. Labi, vēl kaut kas? Es domāju, vairāk vai mazāk arī esošies, ko tagad arī minēju. Ja būtu kādam, kam paznīt, pateikt, klauni, tur, kur tas lūgums ir, aprakstiet piemērus vai vēl kaut kā. Labāk atķeksēt. Vai atķeksēt, vai vienkāršāk, jo nav jau, kā saka, ne visi, mēs visur esam speciālisti, tad šis rīks tiktu uzlabots. Noteikti, jo viņam ideja nav slikta, tikai kā lietotājam viņu lietot, ja, un kā viņš ir vienkāršāks. Es domāju, tā arī citos kaut kādos rīkos, es domāju, arī Latvija.lv, tur arī citreiz, ja kādu pakalpojumu jāatrod, diezgan tā pagrūti ir atrast varbūt vienu otru, jā, lai saprastu. Un tad ir tā, ka vieglāk pateikt, tu izdari manā vietā, tu jau zini, kur to darīt. Tas ir viens ieteikums. Tad VDAA jau šobrīd konsultē pakalpojumu turētājus par lietojamību, testē jaunos pakalpojumus. Tāds komentārs. Tad vēl arī turpat, kad e-adresēs varēšu sazināties ar uzņēmumiem un cilvēkiem parastajiem. Vai tas tam vispār ir paredzēts? Tāds plāns ir. Negluži nākošajā gadā, bet drīzāk gadā 26. 7. mēs arī šo darīsim. Tas pirmais solis, ko plānojam atvērt e-adreses izmantošanu saziņai arī sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kas ir pietiekoši liela grupa, lai arī viņi varētu sazināties ar iedzīvotājiem, iedzīvotāji ar viņiem atpakaļ. Un tad pakāpeniski pēc šīs pieredzes jau arī atvērt cilvēks cilvēkam. Un pirms pašām pusdienām vēl viens jautājums ir par digitālo pakalpojumu sociālo funkciju. Kā iesaistītās puses dala pienākumus? Kādas ir galvenās problēmas un risinājumi? Lūdzu, kurš gatavs par šo runāt? Digitālo pakalpojumu sociālā funkcija. Tas vairāk attiecās tomēr uz, manuprāt, valsti kā pasūtītāju, es teiktu tā. Un tad, man liekas, tas, kas ir arī minēts, ka, ja pašvaldība ir tas izpildītājs, tad, teiksim, tad cik tas maksā. Un šeit bija nianses, ko Baiba runāja, ko es sadzirdēju, par konsultāciju nemaksā. Un tā digitālā pratība, jo principā tas bija ļoti būtiski, ko Baiba minēja, jo tā konsultācija daļa, es uzskatu, ka arī ir jāapmaksā. Piemēram, ja mēs pie tā pieskārāmies, jo tā ir sociālā pakalpojuma kaut kāda daļa. Ja? Līdz ar to tad noteikti ir svarīgi, ka jūs mērat konsultācijas arī tomēr, lai jūs varat pierādīt un pamatot un argumentēt gan savai pašvaldībai, viņi to var izmantot tālāk sarunās arī ar valsts pusi, jo ir jāsaprot un kā uzlabojās tā pieredze klienta caur to konsultāciju un digitālās prasmes. Tā kā pasūtītājs, kas pasūta izpildīt sociālo funkciju, ir jāsaprot, cik tas maksās. Un, teiksim, tad, arī par Latvijas pastu runājot, mēs arī klausījāmies, kas ir sociālā funkcija. Okay, bet tad tas ir arī lēmums, politisks lēmums, vai tas uzņēmums var nepelnīt. Un tad varētu rakstīt, piemēram, ka tur ir tāds scenrādis, ka kacā papļāpāšana pirmā pusstunda ir par brīvu, un pēc tam ir konkrēta cena. Labi, vēl kas piebilstams par šo ir? Jā, es varu tikai Ilzi papildināt. Tiešām tā tas arī bieži vien varbūt sanāk, ko mēs arī vēl tiešām neesam mērījuši. Cita tā konsultācija ir vai pa telefonu, vai attiecīgi klātienē, cik viņa attiecīgi ir gara, cik daudz šīs konsultācijas bijuši, kādās tēmās šī konsultācija. Bet šobrīd mums tādu datu nav.
Patreiz nav, bet mēs esam nonākuši pie tā, ka mēs saprotam, ka mums šādi dati ir ļoti nepieciešami, jā, lai saprastu, kādu veidu konsultācijas tiešām ir. Jo ir noteikti jomas vai lietas, kur nav nepieciešams konsultācijas, kur cilvēki ļoti veiksmīgi tiek ar jautājumiem galā. Uģi? Jā, viena maza piezīmīte par to konsultāciju nemaksā attiecībā uz tiem pakalpojumiem, ko valsts pakalpojumi, kas ir deleģēti, tur arī konsultācijas tiek apmaksātas. Tas ir. Un tad visdrīzāk tā iztrūkstošā daļa ir tās konsultācijas, kas ir jau ārpus valsts pakalpojumiem. Ja, tad banku vai varbūt pastes, nezinu, vai kādu citu pakalpojumu sniedzēju. Vai šeit zālē vēl ir kas piebilstams par mūsu līdz šim izrunātajām lietām? Ja ne, tad varbūt no katra viens aicinājums uz rīcību. Tātad pēc diskusijas ļoti svarīgi saprast, labi papļāpājam, un kas tad ir tas jūsu galvenais secinājums vai ieteikums vai aicinājums uz rīcību? Droši pēc kārtas. Vai kas pirmais gatavs? Es varu pateikt, jā, viennozīmīgi ļoti interesanti Latvijas pasko teica, kad arī varētu sadarboties. Manuprāt, lauku teritorijās ir ļoti svarīgi un būtiski. Būtu interesanti dzirdēt, kā jūs saskatāt šo sadarbību, kādi būtu šie klienta apkalpošanas centri, tāpat bankām, kas tika minēts, kad arī būtu nepieciešams papildus filiāles atvērt. Ko paši darām un darīsim, kas mums arī labi bija dotajā brīdī gatavoties šai dienai, saprast to, kad ir jāmēr šie konsultācijas, jāsaprot, kādos jautājumos cilvēkiem, kas visvairāk interesē, un tad saprast, kādi ir būtiskākie pakalpojumi, kas ir nepieciešami. Un šī vēl aizvien aktuālā tēma, sadarbība, varbūt Latvijas pašvaldības savienība līmenī saprast, runāt par tām platformām, par tiem pakalpojumiem, kuri varbūt ir sarežģīti. Kā to varētu risināt? Jā. Paldies! Es par to datu apmaiņu valsts pusē tam jāpievērš lielāku uzmanību un arī procesu un likumu un noteikumu izmaiņu. Un lielāks svars tam, ko saka varam šajā e-pakalpojumu vispār akceptēšanā, vai viņu var laist kā pakalpojumu, vai viņš ir jāmaina. Tā kā to es varbūt gribētu akcentēt. Un arī privātā iniciatīva un spiediens. Jā, to es gribēju teikt, ka tā tiešām tā pilsoni, es viņu saucu pilsonisku, privātu, saucam kā gribam, bet ja mēs zinām un redzam, ka tas ir nepareizi, nekorekti, ir jāiebilst, ir jāsaka, ir jāfiksē, un varbūt, kad tad kaut kādu masu sasniegsim, ka kaut kas arī tomēr mainīsies. Un tā kā šodien ir senioru diena, tad gal galā jūs ir iespēja arī noalgot varbūt kādu ļoti aktīvu senioru, kurš, piemēram, jūsu mājā ir tur bojājis nervus visiem, viņus var iesaistīt digitālo pakalpojumu testēšanā un tā spiediena nodrošināšanā. Tāds? Jā, tāds īsts rezumē par šodienu. Jā, paldies par šo diskusiju. Protams, mēs kā Latvijas pasts esam atvērti sarunām ar pašvaldībām, ar komercbankām un arī ar citiem šiem trešajiem uzņēmumiem. Jo mūsu pusē arī mums ir gan šie pastnieki, kas izbrauc mājās, gan mums arī ir pasta nodaļas, gan arī mēs esam gatavi kooperēties ar pašvaldībām un arī sniegt savus pakalpojumus šajā pašvaldību šajos kacos, klientu apkalpošanas centros. Bet tas, ko gribās man teikt, galvenais, lai tas viss nepaliek šeit. Lai mēs pēc tam, kad izejam ārā pa Svetbanka centrālās ēkas durvīm, tiešām pēc tam arī tiekamies, varbūt mazākā sastāvā arī pie kāda no apaļajiem galdiem un turpinam šīs sarunas un virzam uz priekšu. Lai nav tā, ka pēc gada atkal satiekamies un kas ir izdarīts, parunājām un forši. Jā, un pie tā arī palikām. Tad mēs sarunājam, ka nākamajā tikšanās reizē, 12. tikšanās reizē, mēs jau runāsim, kas ir noticis pa vidu šajā jautājumā. Noteikti. Sarunājuši. Vakar Saeimā bija senioru diena, kurā bija politiskās puses tikšanās ar pensionāru organizācijām. Bet kas tur bija viena laba lieta? Ja? Izskanēja priekšlikums no senioru organizācijām, valsts un pašvaldību pakalpojumu veidotājiem ieslēgt tā saucamo seniora testu. Respektīvi, paskatīties, kā šo pakalpojumu būtu izpildīt cilvēkam, kurš ir gados. Ja? Bet varbūt vispārināt šo pieeju, runa ir par to paskatīties, kā pakalpojumu vispār var cilvēks parastais, kurš nav speciālists tajā tēmā, izpildīt.
Un tas ir runa par empātiju, ja? Tas ir runa par to, kā mēs cienām klientu un iekāpt klientu kurpēs. Un tas ir tas mans aicinājums gan valsts institūcijām, gan pašvaldību institūcijām. Veidot pakalpojumu tādu, lai viņš ir vienkārši uztverams un nav tā kā Edžam jāmeklē ChatGPT, lai saprastu, ko rakstīt lauciņā. Un tad arī būs mazāk pārpratumu, mazāk mēs tērēsim laiku, mazāk mums vajadzēs to īpašu atbalstu šiem pakalpojumu lietotājiem. Kurā brīdī es varu saprast, ka esmu kļuvusi par senioru, izņemot to, ka man biežāk jāstāv kājās, ir, kad es daru tam testam? Pasties spoguli, kas par to liecinātu jums? Jo skatoties spogulī, seniors esmu jau sen. Respektīvi, varbūt te nav tik svarīgi tas vārds seniors. Svarīgi ir šis te pakalpojumu tests pret nespeciālistu. Okay. Tas, kas nav tajā tēmā ikdienā nestrādā, vai viņš šo pakalpojumu spēja izpildīt. Un pat nav svarīgi, vai digitālā formā, vai analogā formā. Vai šis saturs ir skaidrs, ko no manis prasa. Labi. Paldies jums par ieteikumiem. Nu, un arī tie, kur vēl nav dāvanas saņēmuši, paldies Dacei, Uģim un Ilzei.